fināls ir ļoti labs. Es domāju, manuprāt, labākais Grieķijā. Un, par rītdienas spēli, protams, ka Grieķija ir favorīti. Bet, zināms, ka viņiem tur kādas ir problēmas iekšējā komandā. Un, redzēsim, jāmēģina izmantot tās problēmas, kas viņiem tur ir. Nespēlē daži vadošie spēlētāji viņam, bet, jebkurā gadījumā viņi spēlē mājās. Protams, viena no grupas favorītiem, tā kā būs ļoti grūti. Un ko novēlēs Latvijas līdzjutējiem, kas rītā būs stadionā un kas ir atbraukuši šajien? Novēlu viņiem redzēt smuku spēli, gūt vārds no Latvijas izlases puses un cerams arī kādu punktu. Pagāja treniņš, kā jūties, un vai nebija pārāk grūti pēc šitā pārlidojuma no Rīgas? Nebija grūti, izgulējamies, bija laiks izgulēties, tāpēc jūtamies labi. Jā, ko darīt treniņa laikā? Trenējamies, atstrādājām, vingrinājām speciāli. Šovakar un rītdienē plāni? Šovakar atpūsties un rīt jāgatavojās vēl spēlē. Jā, kā laukums? Ideāls. Jā, ko novēlēs Latvijas faniem, kas atbraukuši šajien? Novēlēšu, centīsimies darīt visu, ko varēsim. Centīsimies uzvarēt. Kā stadions? Droši vien viens no labākajiem, uz kuras esmu bijis šogad. Šogad vispār ieskatot arī Angliju? Jā, principā jā. Gan laukuma sākums, gan pats stadions. Jā. Kā vispār Grieķi spēlē, kā vērtē Grieķijas izlases un kāds mūsu izredzes? Tur nav ko daudz ko vērtēt. Tā ir augstas klases izlase un par ko liecina tas, ka mēs jau divas reizes viņiem zaudējām pagājušā kvalifikācijā. Jā, bet pirms 10 gadiem mēs viņus uzvarējām ar 2-1 un... Varbūt pirms 89 arī mēs uzvarējām, bet es domāju, ka viss būtu parādījis spēli rītā. Un ko līdzjutējiem novēlēs? Līdzjutējiem jūs mums līdzi un tāpat kā mums cerēt uz to labvēlīgu iznākumu. Paldies! Apstākļi ļoti labi. Es domāju, laiks arī labs. Karsts un rudenī mēs to arī gaidījām. Arī pat lietiņš liet. Paldies visiem līdzjutējiem, kas atbraukuši uz šeit. Mums viņa atbalsts katreiz vajadzīgs. Es katreiz apbrīnoju tos cilvēkus, kas tāpat īris, kas man brauc visu līdzi. Es domāju, viņi kaut jāapsveic. Vienīgā spēle, kur viņi izlaidus, tā ir Angola un Honduras. Visi pārējais viņi bija klāt. Es katreiz arī jāpateicās mūsu sponsoriem. Nordea bankā LMT, Adidasam, kurā mēs tagad spēlēsim, bez motoram. Viņi katreiz ir ar mums kopā šovakar. Ja nav ar mums kopā braucienā, tad ir kopā ar mums viņas sirdīs. Mēs vietam katreiz to atbalstu. Vēlreiz paldies visiem, kas mūs atbalsta. Jo atbalsts vajadzīgs ir kurā spēlē. Izredzes, protams, Grieķi favorīti, bijuši Eiropas čempioni, bet mums ar viņiem tāds jau sen vēsture. Pirmoreiz mēs te spēlējām 98. gadā. Mēs vēl arī spēlēju uzvarējām šeit. Māris Cverpakovskis iesit pirmos vārdus. Pagājuši gadu mēs te bijām, atceramies pēc pirmā puslaika, kāds mums bija otrais. Es jau katreiz skatos uz to spēli pozitīvu, ar tādu optimismu. Jācīnās, jāspēlē, domāju, ka noskatījums ir labs komandā. Dod Dievs, lai mums paveicās. Kāds ir šeit stadions? Stadions ir ļoti labs. Es saprotu, viņi atjaunoja tieši pirms olimpiskām spēlēm. Kā Olimpiakos, līdzjutēji Olimpiakos. Es esmu pāris reizes bijis viņiem par inspektoru Eiropas Čempionu līgas un Eiropas līgas spēlēs, viņi ir fanātiski. Jāspēlē. Skaidrs, ka visas komandas ir ļoti stipras, ieskaitot to pašu Grūziju, Maltu, Izraēlu. Tā kā šeit, es domāju, viss grupā būs interesants. Ko jūs teiksiet puišiem pirms spēles? Darbtuvēs? Es domāju, ka Starkovs zinās, ko pateikt. Tā kā man jau nav ko teikt, vairāk es mūsu līdzjutējiem varu parunāt un oficiāli.